Šī video materiāla tēma – kultūras dinamika. Kultūras dinamika. Starpkulturālajā komunikācijā ļoti liela loma ir kultūras dinamikai. Kas ir kultūras dinamika? Kultūras dinamika ir kultūras virzība, kā mēs sakām, laikā un telpā. Jo jebkura kultūra, protams, nestāv uz vietas, ikdienišķi runājot, nestāv uz vietas. Kultūra attīstās, kultūra pilnveidojās, kultūra pārņem sev jaunu materiālu, dažādus aizguvumus, veic šo aizguvumu selekciju, veic šo aizguvumu adaptāciju. Kultūras dinamika ir ļoti, ļoti svarīga lieta, un viņa ļoti būtiski atsaucās uz starpkulturālo komunikāciju. Jo loģiski, ka pats par sevi ir skaidrs, ka ja kultūra stāv uz vietas, ir stagnatīva, tad, protams, viņa būs stagnatīva arī komunikācijā ar citām kultūrām, un tas noteikti atbalsosies šajā kultūru dinamikā. Kas liecina par kultūras dinamiskumu, Kas liecina par to, ka kultūra ir dinamiska, attiecīgā kultūra, teiksim, latviešu kultūra ir dinamiska kultūra. Par kultūras dinamiskumu liecina tas, ko zinātne sauc par kultūras procesiem. Kultūrā notiek kaut kādi atsevišķi, kā teikt, pasākumi, atsevišķas darbības, atsevišķi, kā teikt, segmenti ir vairāk vai mazāk iesaistīti pārmaiņu procesā. To visu sauc par kultūras procesiem. Ir atsevišķi procesi, teiksim, izglītībā, atsevišķi procesi zinātnē, atsevišķi procesi var būt starpkulturālajā komunikācijā. Jo starpkulturālajā komunikācijā var būt plaša sadarbība, var būt mazāk plaša sadarbība, var arī būt tāda izolēta situācija. Un šajā jomā attiecīgajā kultūrā nepastāvēt nekāds kultūras process. Ļoti svarīga loma kultūras dinamikā ir tam, ko zinātne sauc par kultūras iekšējiem funkcionālajiem konfliktiem. Kas ir iekšējie funkcionālie konflikti? Tie ir dažādi, tik tiešām konflikti, dažādas ideiskās sadursmes starp atsevišķām kultūras parādībām, starp atsevišķiem kultūras procesiem, starp atsevišķiem kultūras autoriem, sociālajām grupām, sociālajiem stratiem, atsevišķu valodu, kultūru pārstāvjiem dotajā teritorijā. Kultūras iekšējie funkcionālie konflikti arī ļoti radikāli var atsaukties uz kultūras iesaistīšanos komunikācijā. Kā tas praktiski izpaužās? Teiksim, Latvijā kā tas var izpausties un izpaužās arī praktiski. Mums ir savi iekšējie funkcionālie konflikti, kas ir saistīti ar dažādu valodu pastāvēšanu, ar samērā lielu citautiešu grupu Latvijā un latviešu, protams, daudz pastāvēšanu. Un starp šīm abām lielajām grupām notiek kaut kādi, visu laiku notiek kaut kādi funkcionālie konflikti. Tie ir saistīti gan ar valodu, gan ar integrāciju vispār, gan ar lojalitāti pret valsti. Šie iekšējie funkcionālie konflikti var dažādos formātos realizēties. Un tas var būt zināms arī citām kultūrām, citu valstu pārstāvjiem, kuri, ņemot vērā mūsu iekšējos konfliktus, var arī necensties uzsākt komunikāciju ar mums. Zinot to, ka mēs ļoti slikti izturāmies pret citautiešiem vai labi izturāmies pret citautiešiem, var pieņemt lēmumu komunicēt ar mums vai nekomunicēt ar mums tie cilvēki, kuri dzīvo citās zemēs un kuri ir ieinteresēti respektēt mūsu attiecīgos iekšējos funkcionālos konfliktus vai to neesamību. Mēs, protams, ļoti labi zinām, ka visa tā rīvēšanās, kas mums ir starp krieviem un latviešiem, ļoti lielā mērā atsaucās uz starpkulturālo komunikāciju. Ar mums negrib draudzēties, mūs apsaukā pat un tam līdzīgi.
Pie kultūras iekšējiem funkcionāliem konfliktiem pieder arī tas, kas šodien, diemžēl, balto cilvēku civilizācijā ir ļoti populārs, proti kriminalizācija, korupcija. Tie arī ir sava veida iekšējie funkcionālie konflikti attiecīgajā kultūrā, atsaucās uz kultūras dinamiku un galu galā atsaucās arī uz starpkulturālo komunikāciju. Tādējādi kultūras dinamika, kultūras spēja pārveidoties, kultūras spēja pieskaņoties laikam, pieskaņoties vispārējai komunikatīvai situācijai uz planētas, starp civilizācijām. Kultūras dinamika ļoti dziļi, efektīvi ietekmē starpkulturālo komunikāciju. Paldies!